O, čau, Līga. Labrīt, Čau. Starbrīdis, kas tev? Jā, starbrīdis. Kas šis pa veco atribūtu tev te ir? Atceries? Jā, tā ir mūsu, man liekas, viena no mūsu brandinga pirmajiem aksesuāriem. Šis ir olimpiešu, viens no pirmajiem dāvinājumiem olimpiešiem. Kas esi tu? Līdz ar to parēķini, cik šim termosiņam ir gadi? Varētu būt ap 9. Varētu būt ap 9. Redzi, kāds viņš ir? Viņš ir kritis lietots. Viņš ir zem mašīnas ripojis. Wow. Es esmu viņu mēģinājusi, tā kā, redzi, tāds forši nodauzīts. Es esmu mēģinājusi viņu nomainīt pret citiem, bet vienalga atgriezusies pie šī. Mīļais vecais, jā, jo vēl pagaidām neviens cits termosiņš nav šo tā kā izkonkurējis. Bet runājot par laiku, cik gadus tu esi pie mums jau Siguldā kā ģimnāzijas direktors? Jubilējuši šogad. 10 gadi. 10 gadi, jā. Jā, tā simboliski kaut kādā mērā. Kas ir tava lielākā atziņa šī laikā, kad tu atnāci vēl nepieredzējis direktors un tagad jau kā direktors? Es atnācu no valsts pārvaldes vadības, bet tas, kas ir stipri mainījies, šis darbs ar cilvēkiem, turklāt ar ļoti atšķirīgiem, dažādiem izaicinājumiem, bagātiem cilvēkiem, mani pa šiem gadiem stipri mainīja priekšstatus par lēmumiem, par kompromisiem, par procesiem, par vērtībām, par varbūt spēju atkāpties soli atpakaļ. Neuzstāt tik ļoti uz savējo. Varbūt vairāk likt priekšplānā cita intereses, citu mērķus līderībā, nevis, teiksim, varbūt savējos tieši. Atgriežoties pie sākuma, tu savu karjeru sāki kā skolotājs, kas varbūt gados jaunam vīrietim, es atļaušos teikt, tomēr ir diezgan netipiski. Kā tu nonāci skolā vispār kā tādā? Es sāku strādāt Rīgas skolā, savā vidusskolā, kuru es absolvēju. Ja, tā kā mums ģimnāzijā ir tev ļoti labi daudz pazīstami un mums dažādu vecuma absolventi. Un mans toreiz tas stāsts Rīgas skolā bija līdzīgs. Un mani toreiz direktore, mana klases audzinātāja no 2. kursa ierāva skolā par informātikas skolotāju. Jo es studēju vidusskolas informātikas skolotāju, tagad datorika, programmēšana, bakalaura pedagoģijas programmā. Un, 5 gadus es strādāju, tie bija tādi aktīvie pedagogu gadi, plus vietnieks. Kāds tu biji kā skolotājs? Katram skolotājam ir savs raksturiņš, tāds savs tēls. Jā? Kāds tu biji? Labs skolotājs es biju, bet man priekšmets, zini kā, informātika ir tāds, kur datorika, informātika, tas ir tas priekšmets, kurš nekož skolēniem. Tas viņiem nerada tādu spriedzi, un ja viņiem nav šī spriedze, tad mēs arī varam ļauties tai mācību vielai, praktiskajiem darbiem, pārbaudas darbiem, varbūt arī citādāk. Tas bija interesants laiks, tas bija laiks, ko iespējams skatītāji atcerās draugiem LV laiks, kad jauniešu vienkārši ārprātīga interese bija par šo portālu, šī portāla rašanās brīdī, un tad man kā informātiķim, jo tas darbs pie datora, vienkārši bija ārprātīga cīņa ar to, lai viņi tajos draugos nesēž. Tas bija vienkārši šausmas. Ja? Tā kā tas bija interesants laiks, bet ļoti daudz praktisko darbu, un es atceros to laiku, ka mēs nesūkstījāmies, ka mums kaut kāda ministrijas projekta ietvaros nav mācību līdzekļi vai ko. Viss tika radīts pašam, visi paša darbi, paša atbalsta materiāli, paša prezentācijas, paša izdevas materiāli. Es toreiz pat nedomāju tādu. Man varbūt bija tur kaut kāda informātikas viena mācību grāmata bija Latvijā. Bet viss bija paši, tas bija interesanti, man tas patika.
radīt šos te materiālus, stundu plānus un dažādus pārbaudas darbus un praktiskos darbus. Tā kā, nu, manuprāt, atzīmes bija labas, nesekmīgo, manuprāt, man nebija. Tu biji labais, ja? Nu, centos. Klausies, man ir beigusies kafija. Nu, Mēs varētu aizlaist uzpildīties kaut ko. Aizbraukt uzpildīties. Jautājums, kur ir tava mīļākā vieta Siguldā, kur uzpildīties? Ēst, pasēdēt, padomāt, baudīt patiesībā labu fona mūziku un labu estētisko noformējumu Jāņu tirgus. Nu, tad braucam uz Jāņu tirgu. Jā, nu šī ir tā vieta, kur es arī labprāt nāku un labprāt nopērku kaut ko garšīgu. Bet tagad mēģināsim izkāpt no tā mūsu oficiālajām kurpītēm, jo tavs publiskais tēls cilvēkiem ir ļoti labi pazīstams. Bet kāds ir Rudolfs tad, kad viņš novelk uzvalciņu, atgriežās mājās, kāds ir Rudolfs, kā cilvēks? Parastais, jā? Cilvēks parastais. Tētis un vīrs, jā? Tētis, vīrs, dēls. Kādas ir tavas 3 tipiskākās īpašības nepubliskās ģimenē? Noteikti, ka saimniecisks, ņemot vērā, ka nu jau kaut kādus gadus dzīvojam privātmājā, ceļu šķūni, terases, pļauju zāli, darbojos, skrūvēju, laboju, salauztās bērnu rotaļlietas, lodēju, pārtaisu kaut kādus gadžetus. Tā kā patīk ķimerēties ar visādām iekārtām un lielākām un mazākām un strādāt ar koku un ar instrumentiem. Tev ir arī sports tuvs. Kad tu pēdējo reizi uzspēlēji volejbolu? Spēlēju ik pa laikam robežos, spēlēju zāles volejbolu, amatieru tādā līmenī. Ir kaut kādi pārtraukumi, tad, kad atsākam, cik nu varu, mēģinu vasarā arī tā saucamo beachu, pludmales volejbolu uzspēlēt. Bet, nu, jāatzīst, pēdējos gados intensitāte ir kritusies. Tā vietā tu liec bruģi. Jā, es aizmirsu pateikt, jā, man patiesībā pagājušā gada viss atvaļinājums, apmēram 1,5 mēnesis, nu tā vienkārši paņemot, faktiski aizgāja 270 kvadrātmetros bruģa. Klau, bet ir viena lieta, man liekas, ko daudzi par tevi nezina. Es esmu pati redzējusi, kā tas strādā praksē. Tev patīk un labi izdodas vadīt pasākumus. Nu, tādas ģimeniskos, sadzīviskos pasākumus. Jā, tā ir tāda patiesībā mana sirdslieta. Dažs jau saka, ka varbūt kaut kā dzīve kaut kur ne tā nostrādāja, un man vajadzēja varbūt Breidaka vietā būt vai kāda cita radio balss vietā, bet nu kā katrs tur tomēr atrod to savu ceļu. Un es savukārt šo savu šķautni varu tādā privātā kārtā. Ja ne komerc, tad noteikti privātā kārtā izpaust. Un savulaik, jā, es diezgan ilgu laiku arī komplektēju tādu profesionālu apskaņošanas aparatūru, tāda, teiksim, minimālākajām tādām vajadzībām. Un jā, kāzas, ģimenes, 50 gadu jubilejas un kādi, nezinu, kādi korporatīvi pasākumi. Man ienāca prātā tikko kā traka doma. Nu, man tāpēc kādiem laikiem ne šogad, bet bišķi vēlāk būs tāda zīmīga dzīves jubileja. Man varbūt jāuzaicina tev par pasākumu vadītāju, ja? Brīvi, droši. Nelikšu vilties. Nelikšu vilties. Klau, bet mūsu saruna ir noslēdzošā visam šim te video stāstiņu ciklam, kurš ir par mūsu komandas cilvēkiem. Un ja tā padomā, tad ko tik es neesmu darījusi? Es esmu braukusi ar moci, es esmu šļūkusi ar lāpstu pa trasi, ja? Cīnījusies. Jā, judo mācīsies, tad ar kartingu driftojusi. Nu, principā izmēģinājusi daudz dažādas lomas.
Bet vienu lomu es neesmu pamēģinājis. Un tā ir tā loma, kurā tu iejūties pa laikam. Kainieka, ja tu gribi kainieka lomu, rezervistos var, nav problēma. Visam vēl kvalificējies. Es saprotu, ka tas nebūs tā pa maksimālo, bet vismaz mazlietiņu uz to pusi pamēģinam. Mēs varam pavingrot mežā, jā. Labs. Te labi izskaties. Tu arī? Oho! Klausies, cita līga. Cita līga. Citāda. Citāda. Šī ir tā, kas rok zemi un zāģē un kurina. Un brauc emocijā. Un ar kvadraciklu. Reku ir arī attiecīgas liecības no kurināšanas. Bet tagad pamēģināsim aiziet uztaisīt slēpni, ja? Nu, te ir perfekts. Te ir veģetācija no taktiskā viedokļa ļoti dabiski var labi izpausties. Un pēc tam pie viena es tev pa meža tipu pastāstīšu. Lienam ārā? Nu, lienam. Nu, Klau, es saprotu, ka šī tev ir diezgan ierasta vide, vai ne? Jā, kādus 7 gadus. Ierasta vide, ar to domājot zemesardzi un zemesardzes mācības. Jā, zemesardzi, gan manas paša mācības, gan arī citu vienību mācības, jo šobrīd jau pāris gadus esmu civil-militārās sadarbības speciālists. Mazāk pats vingroju apvidū, tiešā veidā vairāk nodrošinu, teiksim tā, to civilās vides atbalstu militāriem uzdevumiem un arī strādā kā saucamā kaujas kamera. Bet mazliet paejot apakaļ, kā tas sākās? Kāpēc tu izlēmi, ka tev ir jāiet zemesardzē? 18. gads, 18. gada rudens apmēram, vasara. Man iespēja zibens, ja tā var teikt. Iespēja zibens un kaut kur manī tas vēlniņš, kā es dažreiz atskatos tālā pagātnē, tad pēc vidusskolas man kaut kur bija tāda vilkme uz Nacionālo aizsardzības akadēmiju. Man tur tajā laikā tā kā bija, jā, man tas IT patika un padevās, bet kaut kur tas vēlniņš sēdēja. Nu, labi, neaizgāja dzīvi tajā virzienā, bet tad 18. gadā man kaut kas manī modās. Tur nebija, tajā laikā nebija ne Ukraina, ne kaut kādi tur citi ārēji apsvērumi, kaut kas iekšējs. Un tu jau arī mērķiecīgi gāji uz pakāpi, tu gāji uz kaprāli, jā? Nu, ņemot vērā, ka varbūt, es laikam nebiju vienībā tāds varbūt tipiskākais zemesargs, ņemot vērā manu profesionālo pieredzi un varbūt kāds arī rakstura īpašības un tā laika kontaktus un tā tālāk. Jā, samērā ātri mēs sapratām, ka mani varētu virzīt uz jaunākā instruktoru kursu, jeb kaprāļu kursu. Tātad tie ir tie kolēģi, kas faktiski pēc tam paši strādā ar jaunajiem rekrūtiem, kā seržants, kaprālis, virsseržants, jā. Un tāds kurs zemesardze ir, arī profesionālā dienestā, protams, tikai mums ir Dobelē, viņiem ir Cēsīs. Un tā es izgāju arī kaprāļu kursu, smagu kursu, un kādu laiku strādāju arī ar jaunāka instruktora pienākumiem, bet principā tas ir nodaļas komandiera amats. Tātad nodaļa, 10 cilvēki, bruņotajos spēkos tipiski. Un nodaļas komandiera amats ar visu izrietošo atbildību. Nu, Klau, tad skaidrs, tu esi apguvis ļoti daudz prasmes, kas ir saistīts ar valsts aizsardzību, bet ja atkal paskatās uz to cilvēcīgo, ko tev kā Rudolfam ir iedevusi šī zemesardze, ko tu esi ieguvis, kādu pievienoto vērtību? Raksturā, uzvedībām šādas tādas pārmaiņas, jo
bruņotie spēki atšķirībā no, piemēram, izglītības, ja, bruņotie spēki ir stingri, hierarhiski, disciplinējoši, reglamentējoši. Tur nav vēlams uzdot jautājumus, kāpēc mēs to darām. Diskutēt, ja? Jā, apstrīdēt, diskutēt un rakstīt iesniegumus un dažādā, visādā citādā veidā, būt, kā saka, iesaistītam. Tu dari to, kas tev jādara. Ja tu to dari labi, to novērtē, bet būtībā tev nav darīšana pa citām kompetencēm, pa citiem, teiksim tā, vadītājiem un vienībām un tā tālāk. Komanda, disciplīna, komanda, režīms, citi akcenti, saskarsmē ar cilvēkiem, pilnīgi cita saskarsmes kultūra, forma, kā tas ir, teiksim, darba dienās. Ja? Tu būtībā esi ļoti atšķirīgās pasaulēs. Atrodoties šeit, šajā vietā, man noteikti tev ir jāpasaka kaut kas zīmīgs. Tu noteikti esi tas cilvēks, ar kuru es pilnīgi droši dotos kaujā, lai kāda tā arī nebūtu, jo es esmu pilnīgi pārliecināta par 200% tavu atbildību, par uzticamību, jo, tas galu galā tagad jau ir arī 10 gadus mērīts un tā cilvēcīgi sajusts. Tā kā Paldies! Varam iet mīnu laukā, ja vajag. Tā arī turpināsim, tieši tā. Jā, paldies tev, Līga!